ko darīt tiem cilvēkiem, kuri ir ielikuši, teiksim, kaut kādu kapitālu brīvo, kuriem vairāk nav ko pielikt klāt. Stāv altcoin un nav vairāk naudas, par ko ielikt tradingā. Ja? Rikārds stāsta par tradingu, ko vienīgais iespēja pārdot altcoins. Ja? Un tā jau ir daudziem pasaulē. Tieši to jau arī vajag panākt. Ja? Tieši to jau arī vajag panākt. Ja? Labi, beigās tirgos nost, tad vai tad treidos. Ja? Teiksim, kādam sanāks tradingā, kas klausīsies, vai Rihards, vai kādus citus labus traderus, ja, teiksim. Daudziem nesanāks, kas būs emocionāli, ja, jo vienkārši gribēsies būt gudrākiem sākumā, ja, pāriskēt vairāk, kā jau tas ir pieņemts, ja. Un arī ne jau visiem tur sanāks nopelnīt, ja, vienkārši dzīvi tāda. Tā kā, manā skatījumā ar šito jau tas kripto tirgus ir interesants, ja, un lai kāds, kuram būtu rezultāts, uztveriet to kā pieredzi. Jā, ņemiet no tā pozitīvo, skatieties uz to pozitīvu, pat ja jūs esat kaut kādā mīnusā, ja, un kapitāls ir samazinājies, uztveriet to kā pieredzi, kas jums noteikti noderēs vēlāk, ja jūs vienkārši nepadosieties un nepametīsiet šo tirgu, ja, kas noteikti noderēs vienā, otrā, trešā situācijā, nevar paredzēt, kurā brīdī un kurā. Ja.